Sveiki, mani dārgie skatītāji, klausītāji, šeit Vita Solo un priecājos jūs redzēt manā kanālā un priecāšos ar jums padalīties ar šo te informāciju. Tātad tas tāds. Pēdējās dienās es diezgan daudz saņemu jautājumus, ziņas, komentārus par to, ka tātad sāk rasties daudz negatīvās domas, negatīvās emocijas un jautājums, ko tad ar to darīt, kā cīnīties, kā par sevi parūpēties, kā justies labāk savā ikdienā, kā dzīvot komfortablāk ar to, kas notiek. Ja? Un es saprotu, ka rudens ir pienācis, saule vairs nespīd, tumšais laiks ir iestājies, ir daudz vairāk laika tiek pavadīts mājās, un attiecīgi ir vairāk laika domāt, ir vairāk laika tam, lai tātad patiesībā overthinkotu. Ja, un tāpat tās arī varbūt ir kaut kādi izaicinājumi, kaut kādi notikumi ikdienā, kas provocē uz šo domāšanu. Jo tādas ir, protams, dabiski, ja, ka vasarā mēs vairāk atpūšamies, vasarā mēs vairāk izklaidējamies, vasarā mēs tik daudz nedomājam par dažādām lietām. Un tieši iestājoties rudenim, ja, iestājoties ziemai, tumšajam laika periodam, attiecīgi tā tad sāk notikt dažādi iekšējie procesi, ja, un izgaismojās, iespējams paceļās uz augšu kaut kas tāds, kas iepriekš netika pamanīts. Un rodās jautājumi, ko tad ar to darīt. Tāpēc ir šis video, tāpēc šodien mēs par šo runāsim, un es gribu iedot dažas idejas, ko tad ar to darīt. Tad attiecīgi, kas notiek, kāds izskatās. Ja? Tas izskatās tā, ka ir tiešām daudz domas, kuras nepārtraukti nāk, kuras nepārtraukti notiek, un ir tā sajūta, ka, es nezinu, kādam kā bultas tās šaujās cauri galvai. Kādam tās lido virsū kā pingpong bumbiņas, ja? Kādam vēl kaut kas. Bet ir tā sajūta, ka ir pārāk daudz, ir spriedze, ir trauksme, ir spiediens, ja? Tātad galvā. Un patiesībā to var izjust visā ķermenī, ja, visu, ko mēs jūtam savās domās, savās emocijās, mēs to jūtam arī savā ķermenī. Katru emociju var sajust arī kaut kādā savā ķermeņa daļā. Tā tas notiek. Un tieši tāpēc tas ir pirmais, kas ir jādara. Mūsu pirmais uzdevums ir saprast, tātad, pirmkārt atzīt, ka tas ar mani notiek. Jā, ok, šobrīd ir šīs te domu uzplūdums, šobrīd ir šīs te domu uzbrukums. Jā? Tātad check, ok, šito es pamanīju, šito es ieraudzīju. Tātad atzīstam notiekošo. Un tad, kad mēs atzīstam notiekošo, jā, mūsu uzdevums savā galvā ir mainīt fokusu. Ja? Tātad dod savam prātam citu lietu, par ko domāt. Savā ziņā tas tā viltīgi, ja? Bet tieši tāds notiek un tieši tāds darbojās. Tāpēc dodam savam prātam uzdevumu domāt par to, kur tad šī te doma, šī te emocija, šī te spriedze, šī te trauksme ir manā ķermenī. Fokusējamies, sākam vienkārši fokusēties uz ķermeni, sākam sajust sevi ķermenī, sākam saprast, kas ar mani notiek un kur šobrīd šī emocija, šī doma atrodas. Un principā šīs domas parasti ir arī emociju vadītas, tās ir izraisījušas kaut kādas emocijas. Ja? Un pat pētījumi pierāda to, ka jau atpazīstot un nosaucot emociju vārdā, jau kļūst daudz vieglāk. Tātad atpazīt, nosaukt vārdā, atzīt, ok, tas ar mani šobrīd notiek, jau palīdz justies savādāk, jau atvieglo situāciju. Ja? Un tad uzdodam sev jautājumu, kas ir šī emocija, kas izraisa šīs domas. Un šīs emocijas var būt dažādas. Un bieži vien, ja tās ir negatīvās domas, tad arī šīs emocijas ir zemas, nepatīkamas, negatīvas, tā teikt. Ja? Tās var būt bailes, tās var būt dusmas, tas var būt kauns, tā var būt vainas apziņa. Ja? Un jebkura cita emocija, tavs uzdevums ir to saprast, atpazīt un nosaukt vārdā. Ja? Pirmām kārtām tu pārslēgsies.
uz citu domu. Tātad tu vairs domāsi, tu dosi savam prātam uzdevumu, patiesībā viltīgi, ja? Kā mēs apmēram savu prātu. Tu dosi savam prātam uzdevumu. Domas nāk automātiski, lai tās nenāktu automātiski, mēs sakam, klau, bet paskatāmies, kas tad ar mani tagad notiek? Kas ir šī emocija, ko šobrīd izjūtu. Un prāts sāk par to domāt. Jo brīžos, kad es zinu, ka tas dažkārt tiek pielietots, ja, kad mēģinam sev pateikt, nedomā. Kas notiek tajā brīdī, kad tev saka, nedomā par rozā ziloni? Tu attiecīgi domā par rozā ziloni. Tāpēc mēs nevaram sev uzlikt šo te nedomā. Tas nedarbojās. Tāpēc dodam uzdevumu, citu uzdevumu. Tātad sakam, domā par emociju. Un prāts sāk meklēt, viņš sāk fokusēties uz citām lietām. Un tātad sāk meklēt, ok, interesanti, kas ir šī emocija, kas ar mani šobrīd notiek, kā es šobrīd jūtos. Ja? Un jau notiek citi procesi iekšēji. Nosauc emociju vārdā. Un pajautā sev, kurā ķermeņa daļā šī emocija dzīvo, kur tā atrodas iekšā tevī. Ja? Tas var būt jebkur, tas var būt galvā, tas var būt plecos, tas var būt rokās, vēderā, mugurā, kājās, jebkur katrs sajūtīs kaut ko citu. Ja? Un tad, kad mēs atpazīstam šo emociju, saprotam, kur tā atrodas, jau ir pagājis kaut kāds laika posmiņš, kas ir līdzis prātam pārslēgties un domāt par citām lietām. Un jau ir kļuvis daudz labāk. Ja? Tas ir veids, kā tā tad mēs sevi varam analizēt. Un tālāk, ko ar to var darīt, kas ir ļoti palīdzoši. Ja? Mēs jau šeit runājam par valodu, par to, kā tad mēs caur valodu daudz ko iznesam šajā pasaulē. Ja? Kas neredzēja, var noskatīties atpakaļ video par to, domā, kā tu runā, domā, ko tu runā, vai kā precīzi saucās, paskatieties atpakaļ. Ja? Tātad domas ir kaut kas netverams, tāpat tās arī emocijas, ja, tās kaut kur iekšēji notiek. Bet reālajā pasaulē mēs tās ienesam ar darbību. Un darbība var būt valoda un runāšana, un var būt darīšana kaut kāda. Ja? Un tad, kad mēs saprotam, kas ir tā emocija, kas ir manī, mēs saprotam, ka mēs varam pielietot kaut kādu konkrētu darbību, lai ar šo emociju strādātu. Lai to ienestu šajā pasaulē. Attiecīgi, ja tā ir negatīva emocija, mūsu uzdevums ir no tās kaut kādā ziņā atbrīvoties, ja, izlaist to ārā no sevis. Tātad to mēs varam darīt vai nu runājot, ja ir ar ko runāt par to, kas ar tevi notiek un kā tu jūties. Ja, runāšana vienmēr ir palīdzoša, tā palīdz atbrīvoties no tā, kas tad notiek iekšā. Vai arī, ja nav ar ko runāt, ja negribās runāt un ir nepieciešams kaut kādas pašpalīdzības metodas, tad viena no labākajām, kas darbojās man un darbojās daudziem citiem, ja, tātad reāli ir rakstīšana. Kur tu vienkārši ņem papīra lapu, ņem pildspalvu vai zīmuli un raksti par to, kas ar tevi notiek, kā tu jūties. Un uz šīs lapas var likt visu. Tu vari tur darīt visu, ko tu gribi, brīvi darboties. Vienkārši ļauj caur to emocijai iznākt ārā. Tad papīrs apēd šo te emociju. Ja? Papīrs paņem no tevis šo te emociju un tev kļūst vieglāk. Vienkārši raksti. Tātad tu tur vari lamāties, tu tur vari dusmoties, tu tur vari teikt visu, ko tu gribi. Vienkārši tādā freestylā ņem un raksti visu ārā, kas tevī ir sakrājies. Jā, tātad tajā brīdī. Jā, tas nav iespējams tajā brīdī, kad šī emocija notiek, kad tas notiek ar tevi, nu ok. Ja tas ir nepieciešams, atliec to uz vēlāku, atnāc vakarā mājās, jā, un velti tam laiku, lai izrakstītu to ārā, lai atbrīvotos no tā liekā. Dažkārt jau ir pagājis kaut kāds laika posms, un tu saproti, ka šī emocija ir pārgājusi, jā, un šīs domas ir nomierinājušās. Jo patiesībā tas ir, es nezinu, tāpat kā jūrā viļņi. Tie nāk un tie iet. Tie nāk un tie iet. Un domas tāpatās. Un tajā brīdī ir domu uzplūdums. Un ja tu māki jau pārslēgties, ja, tātad atpazīstot emociju un saprotot, kur tā tevī dzīvo tavā ķermenī,
Ja? Paiet kaut kāds laiciņš, un tās domas jau vienkārši aiziet. Un tev pat vairs nav interesanti par to domāt, kaut ko ņemties un analizēt. Ja? Bet ja vēl liekas, ka tas ir svarīgi, ja vēl liekas, ka tā emocija dzīvo iekšā, tad velti laiku tam, lai to vai nu izrunātu, vai nu izrakstītu ārā. Ja? Dažkārt tieši tāpat tās ir noderīgi. Tad jebkura darbība, mēs izdzīvojam to caur aktīvu darbību, caur savu ķermeni. Sports, fiziskās aktivitātes ir lielisks veids, kā izdzīvot savas emocijas, kā izlikt ārā to, kas ir sakrājies ķermenī. Sajūti tieši, ko tev gribās darīt, kā tev gribās izkustināt savu ķermeni un izdari to, parūpējies par sevi, ļaujot šīm te emocijām nākt ārā. Tā kā es iedevu jau 3 lieliskus veidus ar to, kā tu vari parūpēties par sevi, kā tu vari strādāt ar savām daudzajām domām, iespējams negatīvajām domām, ja, un kā justies labāk ikdienā, kādas šīs tehnikas pielietot. Tā kā ņem, dari, rīkojies, rūpējies par sevi, ja, un atceries, ka arī tas ir treniņš. Arī tas ir treniņš un arī tas ir jātrenē. Sākumā iespējams, ka šīs domas nāks bieži, ja? Un tev bieži būs jāpārslēdzās. Viņas nāk un tu pārslēdzies, viņas nāk un tu pārslēdzies. Ja? Un sevi pie tā ir jāpieredina. Līdz ar laiku tas vienkārši uztrenējās par prasmi, kur tu spēj kontrolēt šos te notiekošos procesus. Un vienā dienā tu saproti, ka vairs nevis tavas domas valda pār tevi, bet tu valdi pār savām domām. Bet tātad tas nav viens dienas jautājums. Atkal, ja, tas ir treniņš. Un pašas no sevis šīs lietas nenotiek. Tas ir tavs uzdevums ar to strādāt, tas ir tavs uzdevums pielietot kādas no tehnikām, lai palīdzētu sev. Tā kā darbojamies, atstājam savus laiku, atstājam savus komentārus, ja, dalamies pārdomās un lai jums viss izdodās, tiekamies nākamajos video.